kāpēc elektriskiem zobirstēm ir rekur daudz dažādas tīrīšanas režīmu, ko viņi baigi atšķirās viens no otra? Te arī atkarīgs no ražotāja, no konkrētā modeļa, jo šie režīmi atšķirās vai diezgan ievērojami, vai praktiski ne ar ko. Pirmā lieta, piemēram, mēs skatāmies Oakley elektriskiem zobirstēm, tad viņiem īpaši jaunākiem pārsvarā standarta tīrīšanas režīms. Ir režīms, kas jau lielai daļai saucās Deep Clean, kas nozīmē, ka viņi strādās nevis 2 minūtes, bet 3 vai pat 4 minūtes, vienkārši ilgāk. Un viņām gandrīz visam ir arī sensitīvais režīms, kurā zobirstei ir samazinājusi jaudu. Bet tur pa vidu ir arī gamma masāža un polishing, kurus, godīgi sakot, es pats nekad neesmu izmantojis, jo es pārsvarā uzslēdzu elektrisko zobirsti vai standarta režīmu, vai ja viņai Deep Clean, kurš ir ilgāks, viņai pārsvarā arī lielāka jauda, tad es uzlieku uz to. Un diezgan līdzīgs stāsts ir arī ar Philips Sonicare zobirstēm. Pārsvarā es izmantoju to standarta tīrīšanas režīmu, vai savukārt tām birstēm, kam var, piemēram, kā šeit manuāli regulēt jaudu, intensitāti, tad izvēlos vienkārši standarta režīmu, uzliek lielāko jaudu un tīru, vai tieši otrādi, ja jums ir, piemēram, ļoti jūtīgs, smagans vai nepatīk tik liela jauda, jūs izvēlaties to mazāko tīrīšanas režīmu un pie tā arī paliksiet. Es nezinu nevienu, kurš, baigi regulāri mainīt un iet cauri visiem tiem režīmiem, pārsvarā visi izvēlas to standartu, un to arī tīri, tāpēc vienmēr saka, ka tas programmas skaits elektriskajai zobirstei nav tā pati svarīgākā lieta. Svarīgāk ir, cik viņai maksimālā jauda liela, kā viņa lādē, kāda uzgalīša ir, un ir vai nav ceļojuma futlārs, un ir vai nav sienas magnētiskie turētāji, cik pēc tam maksās mājiņas galviņas, un vai, ja vajag, var atsevišķi pēc tam pieklāt lādētājs, statīvus un tam līdzīgas lietas.